Es izlēmu mācīties par galvnieku, jo jau no bērnības, jo agras bērnības, jau tas bija, kas man ļoti saistīja. Manuprāt, cilvēkiem jau patīk šī individuālā pieeja, kad viņš var izvēlēties, kā viņa izskatīsies šī mēbele, tos precīzos izmērus, piemēram, mājā vai tur vienā ailē viņam tieši skapīti vajag vai kā. Un arī, jā, ka viņš var izvēlēties tur krāsu, visu dizainu, un kad viņš pats ir daļēji piesaistās šajā izgatavošanas procesā. Vispārīgi man jau bija kopš arotskolas laika, jau bija tāds sapnis kļūt par pasniedzēju, un tad tādas nejaušas sakritības pēc sanāca tā, ka es nokļuvu par skolotāju. Jā, un tā kā mana sirdslieta, jo man gan vecmamma, gan mamma ir bijuši pasniedzēji, man tā kā tas jau ir no mazotnes audzināts iekšā. Lielākais izaicinājums tātad izvirzīt skolu un tieši mēbeļu galvniekus, lai mēs būtu viena no vadošajām skolām Latvijā. Un pacelt to latiņu tikpat augstu, kā bija gadus 30, 40 atpakaļ, kad Cēsu arotskolā stājās ar nenormālāko konkursu un vienmēr katrs netika iekšā. Pasniedzēji mācīja, koks nekad nav miris, viņš vienmēr ir dzīvs. Arī tā, ka mēs viņu nocērtam, izkaltējam, sazāģējam dēļos, ja kurā gadījumā koks ir dzīvs, viņš elpo, viņš briest. Tieši mēbeļu galvnieks piešķir to dvēseli, ko viņš iegulda savā mēbelē, savā izstrādājumā, jo neviens mēbeļu galvnieks nestrādā tikai tūlīt uztaisīšu, būs labi, bet tomēr mēs ieguldam savu laiku, sirdi un prasmes, ko mēs esam iegūši un noslīpējuši gadu gadiem.